Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta mačā Rīgas HS uzņēmis Latvijas čempionus Mogo RSU. Deivids Sarkanis un Gints Meija, tie ir uzbrucēji Mogo RSU komandai, aizsardzībā Renārs Bērziņš un Anatolijs Tovarišs, Makss Mihailovs un Stefans Rots, numur 22. Izdarās saglabāt ripu, metiens no laukuma apmalstu, bet to arī apliecina Mogo komandas sniegums. Un te spēku paņēmiens, piespēle vārtu priekšā bīstams metiens. Tur labs spēku paņēmiens tikko. Tagad izveidot uzbrukumu jau Rīgai. Gustavs Spīgulis atstāja te Obukam, laba piespēle, metiens! Pirmais metiens Rīgas komandas izpildījumā. Želbolska piespēle uz otru pusi. Tur dodās Mogo spēlētājs vārti! Ziemiņš izslidote uz vārtu priekšu nogulda vārtsargu Kirpičkinu un atklāja spēles rezultātu 1-0. Tagad jau aiz vārtiem, korpus pietur ripu. Lēnieks. Bīstams metiens, tur Kirpičkins. Saglabā Rīpa, izslīd pēc tam Rīpa, bet Rīpa jau nonāk pie Rīgas hokeja skolas, var doties viņu uzbrukumā. Polis iegūst Rīpu tomēr Mogo, jā, gribēju teikt, ka Rīga. Tovarišs atrod šeit Ansonu, metiens! 2-0, Ansons kārtējo reizi apliecina savus snaiperu dodības, bet jāuzteic Tovarišs, lieliska piespēle. Mogo, Ripa Ansonam, jāmet te pa vārtiem, met un Kirpičkins. Tagad Ločmelis Ansons, Ripa Sarkanim, Sarkanis Meijam, Ansons šāviens, nobloķēts Ansona metiens. Bīstam sanāk un te spēku paņēmiens, atļaut tiesnešu spēlēt. Labi šeit apgriezās ap savu asi Rīgas hokeists Bakālos vēlreiz. Nesanāk tik līdz noslēdzošajam metienam. Piekusis jau Ansons visu vairākumu viņš te spēlē. Labi, te vienatnē cenšās sēt vairākumā Rots izspēlēs. Tagad labs moments, izlien uz vārtiem Paurs. Kaut ko viltīgāk. Tādu vieglu uzmetienu uztaisīja Lazdiņš, man liekas, tur visu apakšu kontrolēja. Uzuriemetienā Mogo, Ločmelis. Garām vārtiem, pāri vārtiem. Un tagad bīstami, kur Ripa nav vārtos. Nebija Ripa vārtos. Ies skatīties tiesneši, bet man šķiet nodejoja pa vārtsarga līniju. Ripa man šķiet, ka nebija vārtos. Jā, tā arī ir. No savas aizsardzības zonas ārā Rīgas komanda. Laugals jāmet pa vārtiem. Metiens un Lazdiņš arī otro reizi fiksē Ripu. Ansons kā aizsargs šajā vairākumā. Tagad pārt ar Ripu, Lēnieks. Un Lēnieks starp kājām raida Ripu vairākumā, Rīgas vairākumā, Mogo komandas mazākumā 4-0. Uz tablo kļūst rezultāts. Ločmelis, Gints Meija, Ansons, labi piespēle un vārti tagad. Varbūt arī pirms tam jau bija vārti. Nevarēja saprast, apsveicam Mogo komandu ar 5 gūtiem vārtiem un vairākumā. Tas bija apmulsuši hokeisti, nebija vārti jau tad, kad Sarkans met pa vārtiem. Ripa bija pār līnijai, nevarēja saprast. Pārtver Ripu. Rīga dodās uz priekšu, tagad moments labs un netiek. Tāds nebija brīvs metiens. Tagad labas solo un 6-0. Deivids Sarkanis tiek pie saviem otrajiem gūtajiem vārtiem. 6-0 uz rezultātu tablo. Šo spēli Dominīks kā vienīgais
2009. gada spēlētājs. Labs moments Rīgas komandai. Protams, Sprukts, labi piespēle un kas par saspēli, kas par vārtu gūmu. Gins Meija liek skaistu punktu šai vairākumu izspēlei. Kā pa notīm izspēlēja Mogo komanda. Labi piespēlē Ansona izpildījumā te vārtu priekšā. Nesenāk tik veikli to ripu apstrādāt, kā vēlētos Spruktam. Tālu piespēle Sarkanim. Sarkanis var gūt hat-triku. Un atskan sirēna, līdz ar to noslēgusies spēle Mogo RSU un Rīgas hokeja skola. Rīgas hokeja skola savā laukumā cieš zaudējumu ar rezultātu 0-7.